būtībā praktiski visas pākstas ir izveidotas, neviens nav nometies. Un tas, kas man priecē tiešām, ka ir arī tie paši sānzari ir spēcīgi un neatpaliek no centrālā dzinuma. Šis ir mans favorīts, ja skatāmies tieši uz Invigor rapšķirnītēm. Tā ir Invigor šķirnīte 2040. Tā ir premium tipā rapšķirnīte ar tiešām augstu ziemcietību. Tā ir arī ļoti izteikti noturība pret šo pākstiņu atvēršanos. Šķirnīte ir piemērota intensīvām tehnoloģijām. Pat labi atrodamies Zemgalē, un es teiktu, ka šī ir izteikta zemgales šķirne, jo tā ir nepieciešama intensīva kopšana, kā arī labas augstas. Pie labiem agrotehniskajiem apstākļiem tā spēja sasniegt savu ražas potenciālu, kas ir Eiropā no 4 līdz pat 5 tonnām no hektāra. Lielākais trumps, kas ir tieši 2040, ir šī ražas stabilitāte pa gadiem. Ja atceramies iepriekš mazliet senāk šķirnītē 1170, būtībā 2040 ir būvēts uz šīs pašas 1170 bāzes. Tas galvenais ir stabila raža pa gadiem. Tas nenozīmē, ka vienā gadā viņa varbūt var izšaut, otrā var pievilties, bet, ja skatāmies 3-4 gadu griezumā, tad šī raža būs stabila pa šiem gadiem. Un tas, ko vēl, protams, tagad novērtē daudz audzētāju, dēļ tā, ka mums ir pieejams šīs eļas piemaksas pie rapsīša, tad Invigor izceļas tieši ar šo augsto eļas saturu, stabili ar šiem 44 un pāri procentiem eļas saturu. Ja skatāmies no slimību viedokļa, tad šai šķirnei jau ģenētiski ir iestrādāts RLM7 gēns, kas nodrošina aizsardzību pret fomozi, kas ir viena no būtiskākajām rapšu slimībām. Ja skatāmies uz ziemcietību, tad iepriekšējais gads ļoti labi arī sev parādīja, un, es teikšu, 2040 pierādīja sevi arī pie šiem tiešām augstajiem saliem, pierādot to, ka viņa ir ļoti izturīga tieši mūsu apstākļiem. Nereti gadās tā, ka pēc pavasarī, jau atsākoties veģetācijai, liela daļa no rapša lapām aiziet bojā. Lielais, es teiktu, ieguvums tieši 2040 ir tas, ka viņš spēja ātri atjaunot šo savu lapu zaļo virsmu tieši pavasarī ar savu ātraudzību. Šī šķirne pavisam noteikti nav piemērota agraisējai. Tā ir piemērota optimāliem sējas termiņiem, kas, es teiktu, nav agrāk par 10. augustu. Viņi var sasniegt savu potenciālu, ja mēs sējam no 15. līdz 20. augustam. Bet saistībā ar to, ka viņi tiešām ir ātraudzīga, gados, kad mums sanāk šī novēlotā sēja, ir iespējams šo šķirnīti sēt pat arī pēc 20. datumiem augustā. Invigor 2040 ir šķirne, kuru liekot roku uz sirdi, es varu droši ieteikt saimniecībām, kas iet uz šo ražas maksimumu. Ja man šī šķirne būtu jāraksturo kā cilvēks, tad es viņu raksturotu kā nosvērtu, kas varbūt neplātīsies ar skaļiem vārdiem, bet pierādīs sevi ar darbiem.